tie, kas bija no paša sākuma, kas varbūt piebiedrojās mums ar laiku, bet jūs esat dzirdējuši, kādas ir diskusijas, kādas ir galvenās pretenzijas vai šobrīd tie neatrisinātie jautājumi. Es varbūt noformulēšu to tā, ka mums ir kaut kāds normatīvais rāmis, kaut kāds regulējums, kaut kāda faktiskā situācija. Un tad ir faktiskā situācijā, kurā, piemēram, ir tik daudz jaudas, cik iespējams, ir vairāk uzņēmēji pieteikušies uz šiem projektiem un īsti nav skaidrība, ko darīt. Ir pretenzijas no iedzīvotājiem, kur uzskata, ka nav ņemtas vērā viņu intereses, īpaši dzīvojot aizsargu joslās, piekrastes zonā vai šeit tieši Dienvidu Kurzemē. Kāds ir jūsu tāds, teiksim tā, situācijas novērtējums, kur mēs šobrīd esam ar to virzību, politiskiem lēmumiem, kas ir pieņemti, un to de facto situāciju, kādā vēja enerģijas projekti Latvijā attīstas? Lūdzu, Pēziņas kundze, sāksim ar jums. Jā, labdien, man sēžot, es neredzu visus, man gribas piecelties kājās. Labdien, cienījamie Pāvilos un Dienvidu Kurzemes novada iedzīvotāji, paldies par uzaicinājumu šeit būt. Paldies arī rīkotājiem, jo tēma noteikti ir ļoti nozīmīga, par ko ar cilvēkiem jārunā. Kas attiecās uz kopumā Latvijas energo neatkarību, tad viennozīmīgi es iestājos par to, lai Latvija būtu energo neatkarīga, un tomēr kopumā šobrīd mēs ikdienā sevi nenodrošinām pietiekam daudz ar energoresursiem, un tikai nodrošinot Latvijas energo neatkarību, mēs spēsim arī iestāties pret elektroenerģijas cenas svārstībām, un gan cilvēkiem, gan uzņēmējiem kopumā elektroenerģijai jābūt ir pieejamai par saprātīgu cenu. Kas attiecās uz mūsu ministriju, tad šodienas runātajām tēmām mūsu atbildībā ir divas. Viena no tām ir, tad mēs pāraugam pašvaldības, līdz ar to mums ir ļoti būtiski to, kādus lēmumus šajos jautājumos var pieņemt pašvaldības, un ļoti būtiski tiek runāts ar sabiedrību un uzklausīts, un jautājums arī kādā veidā var tik uzklausīts sabiedrības viedoklis. Tāpēc vēlreiz var pateikt tikai paldies rīkotājiem, un arī man bija gan interesanti dzirdēt viedokļus dažādos, kas izskanēja šodien. Un otrs, kas attiecās uz mūsu ministriju, tas ir mūsu pārziņā ir daba. Tad mēs lūkojamies uz to, lai neskatoties uz to, kā es minēju, ka ir nepieciešama šī energo neatkarība, ka tas ir jārisina tā, lai netiktu nodarīts pāri dabai. Tad, kā zināms, šobrīd Natūra teritorijās nav atļauts būvēt nekāda veida, šāda veida būves vai līdzīgas, bet tās Natūra teritorijas mums šobrīd, ja mēs ieskaitam Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, ir 18% no Latvijas teritorijas, ja ne, tad 12%. Tad tam, ko mēs sekojam līdzi, lai tiktu ievērtētas dabas vērtības, tā skaitā arī ainava. Tāpēc par runātajiem gan atkrasts, gan sauszemes vēja parkiem ir svarīgi, lai tiktu veikts ietekmes vidu novērtējums. Es saprotu, ka šodien arī dabas aizsardzības pārvaldes kolēģi par to stāstīja, un tā ietvaros arī tad tiktu paredzēt ekspertu slēdzienu, kur tad spētu izvērtēt šo te kā nodarījumu dabai. Paldies, tas īsumā ievadam. Piemēram, tas, ko arī minēja jūsu kolēģi par to, ka ir problēmas šobrīd novērtēt kumulatīvo ietekmi. Teiksim, vienam parkam tu vari novērtēt, otram vari, trešam vari. Kas notiek kopumā, normatīvo aktu regulējumu nav tāda Latvijā. Speciālisti cenšas izlavierēt, kā dabūt to šīs kumulatīvās ietekmes, ietekmi uz noteiktu reģionu. Kad tu vari izvērtēt vienam parkam, bet tu nevari 6 parkiem reizē izvērtēt un saprast, kā tas ietekmē dabu, putnu migrācijas ceļus. Ja es noformulēju, es sapratu jautājumu. Jā, jautājums droši vien nav vienkārši atbildāms. Tas, ko man gribētos, kā man šķiet, kā būtu jādara, ja tas IVN tiek strādāts kopīgi vienam parkam, tad normāli būtu, ja ir citi IVN, kas ir strādāt tūmā, ka tas tik ievērtēts. Tā, droši vien, ka to... Es jums prasu, kā atbildīgās ministrijas pārstāvja. Šādā veidā varētu to jautājumu skatīt, bet jebkurā gadījumā IVN procesā būtu jāizvērtā ietekmi uz dabu, un mēs jau redzam šobrīd, ka tas tiek arī darīts, gan tajos parkos, kas ir sauszemē,
Attiecībā par atkrastes vēja parkiem tur jau vēl nav noticis no Latvijas puses. Tagad tikai sāk strādāt pirmais ietekmes vīdu novērtējums, bet jūras plānojumā mēs jau šos riskus saskatām, kur tas varētu būt, kur ir putnu migrācijas ceļi, kur ir sēkļi. Līdz ar to tur šis līdzsvars būs jāmeklē starp dabu un ekonomiskām vajadzībām. Paldies, Juris Miezainis. Pārsaudošana arī Kem viedokli nedaudz. Kem viedoklis varētu pārstāvēt, ja ministrs man būtu piezīmējis pateicis, ka es to varu darīt, bet es centīšos atbildēt, cik ļoti es spēju. Tā kā šajā jomā es diezgan arī darbojos, kā nekā iepriekš ekonomikas ministrijā bija arī enerģētikas politika. Un tas, ko gribēju arī varbūt papildināt Bērziņas kundzes minēto par šo kumulatīvo ietekmi. Ja jūs esat kādreiz, paši skatījušies, es domāju, daudz šeit zālē to ir darījuši, šos IVN skatījušies, tātad šajos IVN tiek ņemts vērā arī potenciālais traucējums nākotnes, piemēram, attīstības teritorijām. Ja būs, viņiem tiek ņemts vērā jau esošo objektu kaut kādu, tā skaitā autoceļu un citu, industriālo objektu radītie trokšņi un ietekmes, un skatīt šis kumulatīvais efekts attiecībā, piemēram, uz troksni. Līdz ar to Ventum, pat šo parku tur īsti nav. Tur ir minēts Miglaini un nav tur īsti ir minēts, un tā būtiskākā lieta ir īstenībā arī, kādēļ Kems varbūt tā ir teicis, kad, kur tad bija tas piemērs aizmirst, ka ne visi parki tiks uzbūvēti. To jūs mierinat? Nē, es pat nemierinu, tāpēc, ka tur nostrādās ekonomiskie procesi. Jebkurā gadījumā šobrīd mums jāsaprot tas, ka varbūt pieteikumi kaut 6 reizes pāri mūsu kapacitātei un 9 reizes pāri mūsu patēriņam, bet kur viņi ir? Kur viņi ir uzbūvēti? Kur tās jaunās jaudas ir? Ir uzbūvēti tikai šobrīd saules paneļu parka liela daļa. Es zinu, kad ir uzsākts būvniecība. Viens laikam vēja parks tika nodots eksploatācijā kaut kādā 21. gadā. Tad turpinās, man liekas, ka varētu būt tuvākie vēl kādi 2 parki, bet pareizi arī teica viens no ekspertiem, ir tāda lieta kā kanibālisms. Viņi tā arī parasti sauc kanibālisms. Un tas kanibālisms attiecās uz cenu, jeb tie ģenerācijas profili. Tas nozīmē, ka tagad šobrīd tas efekts visiem ir redzams uz sauli. Viņš visiem pamanāms. Vasarās mēdz aiziet mīnusā tā cena, tāpēc, ka saules enerģijas ģenerācija visur strādā. Neviens viņu ārā neslēgs. Bet visi sāk domāt, ja mums ir negatīvas cenas, ko mums darīt? Nelaidīsim taču vēja enerģiju. Tas būtu pats muļķīgākais, ko darīt, laist vēja enerģiju. Un tad tā enerģija tik pievienota vērtība. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti daudz, kas šobrīd arī ņemot vērā sinhronizāciju uzstāda baterijas, uzkrājošās jaudas. Tiek runāts par ūdeņradi, kas īstenībā arī ir baterija. De facto tā ir enerģijas transformācija. Ko darīt tālāk ar ūdeņradi? Ar ūdeņradi var darīt ļoti daudzas lietas. Tā skaitā sintētiskās degvielas, tā skaitā dažādas risinājumus, ar kuriem var darbināt arī šīs balansējušās jaudas. Jautājums, vai tā cena šobrīd ir tirgū pieprasīta? Jo enerģētikā vienmēr būs tā, ka tas tāpat kā ēdiens. Viņu arī var izreikināt kalorijās, visus tos skaitļus var pārreikināt kalorijās. Līdz ar to vienmēr būs vēlme iet pēc lētākā. Un tas, ko, piemēram, Eiropas politika, un arī jūs minējāt Kaliforniju kā piemēru, ka tur ir dārgāk, tiek mainīta nosacītie spēles noteikumi attiecībā, piemēram, uz fosilajiem resursiem, kas paaugstina viņu izmaksas, līdz ar to padara tās citas kalorijas nedaudz lētākas un konkurētspējīgākas. Bet dienas beigās tā būs, kā pareizi salikt to miksli, jo visdrošākais un visstabilākais ir ar visdaudzveidīgāko resursu kopumu mikslis. Paldies. Labi, paldies. Skaidrīt, Ābram. Jā, es sākšu ar to, ka man joprojām vēl ļoti spilgts tās atmiņas, un arī es tādās kategorijās domāju, kas bija sākoties karam Ukrainā, un ka mūs pārņem panika, ko mēs darīsim nākamajā ziemā. Vai mēs sēdēsim augstos mājokļos, tumsā, mēs izdzīvosim. Jo mēs bijām ārkārtīgi uzsēdināti uz šīs Krievijas dabasgāzes sadats, kas bija ļoti lēta dabasgāze, un mēs dzīvojam ļoti šķietam pašpietiekam, un tad iestājās šis moments, ka mums bija jāsāk domāt, ko darīt. Es domāju, tas, ka mēs ļoti ātri sapratām, ka mums ir dabas resursi un ka atjaunīgā enerģija
atjaunīgās enerģijas ražošana, tas ir mūsu virziens. Tas ir ļoti pozitīvi, un es arī joprojām uzskatu, ka tas ir Latvijai galvenais ceļš, kas ir darāms, jo mums ir labi nepietiekami, bet vienalga diversificējot saule, vējš, ūdens, biomasa, tas mums ir un tas mums vienmēr būs. Šodien mēs ļoti daudz fokusējamies uz vēja enerģiju. Protams, tas nebūs vienīgais, ja resursus, ar ko mēs dzīvosim un no kā mēs arī attīstīsim savu industriju un arī pašu savu labklājību, bet tas ir absolūti nepieciešams, bet otrs nemazāk svarīgs faktors, kā ražot atjaunīgos energoresursus, ir arī vidas aizsardzības jautājumi. Un tas ir enerģētikas politikā vienādā svarā. Tā kā nevar būt, ka mēs upurējam dabas vērtības, vides aizsardzību, iedzīvotājiem nepieciešamās viss šīs kvalitātes, lai neciestu tikai tam, ka mums ir vajadzīga atjaunīgā enerģija. Nē, tas ir pateikts, to arī pateikusi klimata ministrija vēl savā pusgatavajā stratēģijā, un tā mēs arī politiķi, un arī, es domāju, visi, kas darbojas enerģētikas jomā ar atjaunīgo, tā mēs dzīvojam un domājam. Tā vides aizsardzība, dabas vides saglabāšana ļoti svarīga. Kā jūs dzīvojat un domājat ar pusgatavu stratēģiju? Man, teiksim tā, šobrīd ir grūti būt advokātam, jā, bet es varu atklāt, ka nepārtraukti notiek fokus grupas, un es pat esmu piedalījusies jau pāris fokus grupās. Arī prezidents runā, ka beidzot tai stratēģija ir jābūt, un es arī esmu jau izteikusi tādu, tiekoties ar prezidentu, ka man šķiet, ka no ministrijas nākošie likuma projekti dzīvo jau savu dzīvi, un vispār vai stratēģija mums būs vajadzīga, bet neapšaubām stratēģija mums ir vajadzīga, jo jūs šodien arī pieskārāties jautājumu, ja mēs pēkšņi to visu saražosim, kur mēs liksim, kas būs eksports, cik mēs paši izmantosim. Mēs ļoti labi saprotam, ka to pašu dara arī lietuvieši, to pašu dara arī igauņi, iespējams arī poļi, un tas eksports visiem būs jautājums numur 1. Un mēs, ka tik neesam pārāk lēni un nespējam to realizēt, jo, ja paskatāmies arī statistiku, piemēram, pagājušajā gadā, 23. gadā, vēja enerģijas 133, 24. gadā tāpat 133. Igaunijā no 23. uz 24. gada saražots apmēram par 30% vairāk, vēja enerģijas, Lietuvā tie ir apmēram 50%. Tā kā, Lietuvā, teiksim, šobrīd 24. gadā 1300 megavati pret mūsu 133 megavatiem. Ja? Mēs tādi niecīgi vien esam. Un šobrīd mēs esam pamanījuši tādu ziloni, tos draudus, kas notiks, ka mēs tiešām tās pieteiktās vēja stacijas ietekmes vidi izpētes pabeigsim, un kur mēs tad liksim tos 10 gigavātus. Nebūs Latvijā, protams, nekādi 10 gigavāti, jā, nebūs. Bet jūs jautājat no pirmās daļas atziņas, es tā klausījos, sapratu, ka laikam tā galvenā atziņa būtu atklātība no politikas veidotājiem, no nozaru ministrijām, no potenciāliem investoriem, atklātība pret sabiedrību, pret kopienām. Un tad būs arī tā savstarpējā uzticība, un jūs nebaidīsieties, ka mūs to var piečakarēt, ka būs tas IVN varbūt ne tāds atbilstošs, patiesībā varbūt IVN neatbilst prasībām, bet vienalga mēģinās kaut ko uzsliet. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Tātad šī komunikācija, atklātība un uzticēšanās, tas ir saistīts. Paldies, un jūs gatavojat jautājumus, ja? Mums būs laiks. Ramon Petrāvič. Es vispirms gribu paust dziļu nožēlu, ka šodien šeit tiešām nav klimata enerģētikas ministra, jo viņiem šeit bija pirmajiem jābūt un jāatbild uz jautājumiem. Es vispār nesaprotu, kāpēc tāda ministrija ir vajadzīga, ja viņi nevar to vien izdarīt, kā sev svarīgā jautājumā šeit ierasties. Un es vispār balsoju pret šādas ministrijas izveidu, un tas arī bija pareizs lēmums. Jā, es vispār šodien nedzirdēju nevienu argumentu, kurš būtu tiešām par labu, lai šeit, Kurzemes piekrastē, attīstītu vēja parkus. Nav tādi argumenti. Tātad viss, ko mēs dzirdējām, tas iznīcinās turismu. Turismu, kas šeit ir attīstīts Stāvkrastā, Kāpās. Cilvēki 10 gadu to ir darījuši. Viņi tiks iznīcināti. Vecrīgi jau ir tukši. Ja? Varbūt tas tur jāuzceļ tās vēja turbīnas, lai pret prezidenta pils logiem griežās. Neiznīcināsim vēl to, kas mums ir tiešām unikāls saglabājies. Cilvēku īpašumiem.
Protams, ka kritīsies vērtība, jo kurš trakais gribēs dzīvot zem turbīnām, lai sagandētu savu veselību. Šodien arī bija pārliecinoši pētījumi par to, kā tas ietekmē cilvēku veselību, kā tas ietekmē dzīvnieku veselību, kā tas ietekmēs vispār mūsu floru un faunas attīstību un saglabāšanu. Un šeit tika nosaukts vairākas putnu sugas, kuras tiešām ir apdraudētas un kuras šie vēju ģeneratori iznīcinās. Un nav pat īsta regulējuma, kādā veidā, tad mēs tagad iedodam atļauju uztaist to vēja parku, mēs redzam, tad tur mētājās nosisti putni, ko tagad darīt? Pat nav tāda, kolēģi, mums tad tiešām vai jāvēr vaļā likums, jāskatās, tā nevar būt, ka ir šāda situācija, ka iedo atļauju, un tagad mēs saprotam, nē, tomēr tie putni iet bojā, ko tagad darīsim? Neko sodu ar pat īsti nevar izlikt. Tas ir jāskatās. Es domāju, ka arī Tautsaimniecības komisija jāķerās ir pie šī klāt. Tādas ir vairākas lietas, ar ko mēs saskaramies, un kurā ir nepieciešama kaut kāda darbība. Un saistībā ar klimata likumu, tāds klimata likums, kā šobrīd tas ir izstrādāts, un kā mums opozīcijā vienīgais ierocis, ko mēs varējām darīt, ir nebalsot un noraut kvorumu, tad esot pie prezidenta, pat prezidents teica, es šādu likumu neizsludināšu tā, kā viņš ir šobrīd izstrādāts. Un tas tiešām ir pozitīvi. Nevaram mēs skriet ratiem pa priekšu. Tas, ko mums neviens neliek izdarīt, nekāda Eiropa mums neprasa, lai mēs 2027. gadā sasniegtu tos mērķus, kas ir jāsasniedz 2030. gadā. Turklāt ņemot vērā, ka Amerika ir izstājusies no Parīzes klimata vienošanās. Ja mums visi šie savi zaļie mērķi būs jāpārskata. Un nav vajadzības mums te noklāt visu Latviju ar vēja ģeneratoriem, jo tas jau tiešām jau šķiet kā tāds lobijs, tāda viegla peļņa, OIG2 vai kā mēs viņu tur sauksim, ražosim, mums vajag vai nevajag. Ir jāpārtrauc šitā te māžošanās un nevar bradāt pāri cilvēku dzīvēm, cilvēku veselībām. Cilvēks mums ir pirmajā vietā, nevis te vēja turbīnas. Labi, paldies. Atgādināšu, Ramona Petrāviča darbojas opozīcijā, to es varu zināt, norunāju labi, bet tā ar opozīcijas deputāti dara. Runā no sirds. Gads Galviņš, ir ko atbildēt? Paldies, grūti kaut ko atbildēt uz tik emocionālas runas, bet mēģināšu savākties un savu to galveno domu pateikt jums šovakar. Es varu atzīties, man nav grūti, es esmu Vēja asociācijas padomes priekšsēdētājs nozarē kopš 11. gada. Gribu pateikt lielu paldies pāvielostiešiem, kas esat uzaicinājuši. Es arī esmu no jūras ciemu, es zinu, cik tas ir grūti. Kaut kam jaunam, nebijušam, mums ir lielas bailes no bailēm, ka mums būs bailes, bet nebaidaties. Jebkuram vēja parkam ir nepieciešams šis ietekmes uz vidu novērtējums. Valsts par jums ir parūpējusies un šo procesu ir ieviesusi, kur jūs visi droši varat nākt ar savām bažām, stāstīt, eksperti vērtē un eksperti attiecīgi dod savu ziņojumu beigās. Rūpīgi sekojat tam līdzi un jūs droši varat aizstāvēt, jo mēs arī kā attīstītāji esam šī IVN ziņojuma lasītāji. Mēs pasūtam šo darbu, jo mums nav uzdevums ne jums darīt kaut ko pāri, ne nogalināt putnus un tā tālāk. Mums arī esam tādi paši lietotāji šiem ziņojumiem kā jūs. Un ja jūs pamanat, ka ir kaut kādas kļūdas, neviens no attīstītājiem, es domāju, vēl nav pateicis nē, mēs esam gatavi mainīt, pielāgot, lai šī ietekme, jo atgādināšu, jebkura cilvēka ietekme uz dabu atstāja ietekmi ilgstoši. Kaut vai to, ko šodien daudz runāja par mežu zāģēšanu, tā taču arī atstāja ietekmi. Bet arī pašā laikā mežsaimniecība ir mūsu viena no lielākajām šīm te nozarēm, kas uztur Latvijas iekšzemes koproduktu, mūsu bagātību. Jā, to mēs varam runāt, bet es neesmu meža pārstāvs, bet jebkurā gadījumā, jebkura nozara ir nozara, kas ir vajadzīga. Un tā kā daudz runāja priekšvēlēšana tādā gaisotnē, tad es varbūt pateikšu to, ko enerģētiķi parasti saka, kad pirmām kārtām ir jāizmanto vietēji energoresursi, jo tie nekur nav jāved un viņi rodās šeit pat iekšā. Un tad, ja mēs skatāmies, kas tad ir mūsu energoresursi, ko mēs varam te izmantot? Šie ir šis ūdens, mūsu hesi,
Atgādināšu, kā pa mūsu heisiem savulaik mūsu senči cīnījās preti, jā, viņas uzbūvēja, bet neviens jau nost viņas netaisās jaukt. Mēs viņas tāpatās turēsim. Tāpat dotajā brīdī mēs cīnāmies pret šīm vēja turbīnām. Mūsu mazbērni droši vien pasmaidīs uz mums tāpat, kā mēs dotajā brīdī pasmaidām par to, ka pretojās tam pašam heisam. Tā kā dialogs ar sabiedrību arī mums nozarē ir godprātīgi attīstītāji, ir nevisai godprātīgi attīstītāji. Šajā jomā mēs esam kopēji vienā frontē. Līdz ar to dialogs, jo vairāk šādas sanāksmes, jo vairāk šādi organizētas konferences, tikšanās, runāšanu, jo tikai runājot mēs varam panākt kaut kādu kompromisu un panākt kaut kādu apusēju, neteikšu izdevīgu, bet jebkurā gadījumā tas ir izdevīgi, jo arī Gunters stāstīja mums, ka vēja enerģija pats sadārdzina elektrību, bet vēja parki vēl nav uzbūvēti, bet mums tie kompensatori tāpat jau ir jānopērk un jāuzstāda. Tas ir pilnīgi cits jautājums, un vēja parks tur dotajā brīdī vispār nekādu lomu nespēlē. Galiņkungs,